And it gives me really great pleasure now to inaugurate you. Mr. President, when you're coming here. So I need your help. So, erst darf ich operieren. Sign, and this is the chain, this commemorative that you share with us, the Wales, and we are very proud. And Mr. President, in Europe we have so many languages, and therefore we have used Latin, and I explain a little bit. Pateicoties par šo te godu kļūt par Eiropas Zinātņu un Mākslas akadēmijas patroni, es to uztveru kā tādu tiešām savu pienākumu mēģināt izprast vismaz tās sfēras, kas man ir tuvākas, lai es arī varētu dot savu pienesumu šajā te kopējā darbā. Kas viens man vēl uzkrīt šajā te skatoties, ka man būtu tomēr lūgums nenostādīt nepretstatīt humanitārās un dabas zinātnes. Pēc mana uzskata un sajūtas, viņas ir kopā, vai kādam tas patīk vai nepatīk, bet es viņas redzu kopā, un labāk būtu tomēr viņas vienotru papildina, nevis iznīcina vai iet katru savu ceļu. Tāpēc to uzsvērt, nezinu, būtu labi, drīzāk vajadzētu kopīgi tos spēkus organizēt, lai visas zinātnes varētu iet uz priekšu. It sevišķi gribētu pateikties akadēmiķim Stradin kungam, kur es uzskatu tomēr par savas dzīves skolotāju, un ar viņu šo te neizsmeļamo zināšanu bagāžu vienmēr pie viņa griežoties, saņēmis ļoti precīzu un formulētu situācijas vērtējumu un arī to, kā viņš rīkotos. Tāds man arī būtu aicinājums jums, strādājot katram savu darbu, beigās pielikt katram savu darbam tomēr tādus tīri personīgus secinājumus, kas man šķiet ir vislabākais, un redzēju, kā tā vajadzētu rīkoties. Tā būtu, protams, daudz augstāk personīga atbildība. Es arī labi saprotu, ka daudzi saņemtu nepelnīt par šo te precīzo situācijas vērtējumu un priekšlikumiem, bet tāda ir dzīve, un tā jau ir tā ir mūsu virzība uz priekšu. To, ka mēs ejam pareizi ceļu, man par to nekādu šaubu nav. Jebkura valsts, ar ko man ir iespēja tikties, teiksim, vakardien bija tālās Mongolijas